sinepju graudiņš, vārds katrai dienai. Nesiet cits cita nastas. Šodienas rakstu vieta. Nesiet cits cita nastas. Tā jūs piepildīsiet Kristus bausli. Vēstule Galatiešiem 6. nodaļa, 2. pants. Šodienas pārdomas. Brokastojot ar savu krustmāti Veltu, kurai nu jau pāri 80, mēs pārunājām dzīves gājumu. Velta, vēl domās kavējoties pagātnē, izteica vārdus. Mēs ejam pa vienu ceļu, bet katrs redzam savu. Vēlāk Dieva klātbūtnē pārdomājot šos vārdus sapratu, cik svarīgi ir katrā tuviniekā pamanīt nevis negatīvo, bet pozitīvo, jo tieši tas mūs notur uz viena ceļa. Patiesi liels ieguvums ir iemācīties pieņemt katru cilvēku tāds, kāds viņš ir, un saskatīt viņā labo, pat ja lielāks labums no kopā būšanas tiek otram, nevis mums. Bet vai tad tas nav tieši tas, uz ko Jēzus mūs aicina? Draugs, mēs esam aicināti uz pašaizliedzīgu mīlestību, kas katru cilvēku redz mūžības perspektīvā. Mums pat ir pavēlēts nest cita nastas. Mēs esam aicināti atdarināt Jēzu, kurš mīlēja, piedeva un pat atdeva savu dzīvību par mums. Šodienas lūkšana. Tēvs, es ielieku sevi tavās mīlošajās rokās. Paldies, ka tavā klātbūtnē es iepazīstu tavu mīlestību, kas padara mani spējīgu nest citu nastas. Būt svētītam, bet galvenais būt par svētību savam tuvākajam. Jēzus vārdā.